Meitenes, kuras kādreiz ir mēģinājušas kaut kādas skaistuma injekcijas, padalieties, vai tas ir sāpīgi, vai tas ir dārgi, jo es arī, protams, ka gribu saglabāt jaunību, cik ir manos spēkos, man ir jau 40 gadi, bet es tā arī neesmu tikusi līdz injekciju jautājumam, jo es esmu aizrausies ar dabas vielām, kā varbūt redzējāt manā profilā, ja? Un tas, ko es tagad mēģinu, ir iekšķīgi lietojamā hialuronskābe. Un es reāli nesaprotu, kāpēc sevi mocīt ar injekcijām. Un tāpēc, ka tu vari vienkārši iedzert tā kā garšīgu dzērienu katru dienu, ja? Un es tā kā jau 2 vai 3 nedēļas jau lietoju, un es gribu iziet kursu. Un es visu laiku tā kā dzeru un domāju, kāpēc mocīties ar injekcijām? Jo, piemēram, ja es gribētu taisīt injekcijas, ja, man krakšķi ceļi. Tātad man vajadzētu injekciju ceļgalā, ja, jo tur nav tas šķidrums droši vien, tāpēc tur viņš krakšķi, vajag piepildīt to ar hialuronskābi, ja, lai neberzējās kauls pret kaulu. Protams, ka es gribētu tikt vaļā no kaut kādām grumbiņām, ja, un tam man vienkārši tajā kabinetā būtu jādzīvo, man būtu jābūt injicētai no visām pusēm, jo tā injekcija taču darbojās tikai lokāli. Tur, kur tu viņu ievadi, tur viņa arī darbojās. Un tad es dzeru šo savu dzeramo hialuronskābi, ja, un domāju, kāpēc? Kāpēc ir tas jādara? Jo es, piemēram, iedzeru to hialuronskābi, un man viņa aiziet visā organismā. Viņai ir ļoti smalka molekula, tas nozīmē, ka ļoti labi uzsūcās, un, protams, ka nav tā, man ir pagājušas jau 2 nedēļas kopš es dzeru, ik pa laikam cēlis vēl krakšķi. Godīgi sakot, iepriekš man viņš krakšķēja pie, tā kā, ja es gribu pārīt pāri telpai, viņš man vismaz vienu reizi nokrakšķēja. Tagad tā nav katru reizi, bet, protams, ka nav tā, kad ir momentā efekts, tāpēc, ka organisms pats paņem to hialuronskābi un aizveda tur, kur viņam visvairāk tā ir nepieciešama. Un kas ir vēl forši? Es noskatījos video, kur šī produkta izgudrotājs stāsta tieši par tā iedarbību. Forši ir tas, ka nevis vienkārši tu uzpildi organismu ar to hialuronskābi, bet viņš palaiž mehānismu, ka tavs organisms pats sāk ražot hialuronskābi. Tā kā tas ir jaunībā, ja? Un organisms pats viņu sāk ražot. Un tieši tāpēc ļoti bieži ir tā, ka efekts ir kaut kādi pāris mēneši pēc kursa iziešanas. Lūk, un kas ir vēl interesanti, kāpēc es sāku lietot šo hialuronskābi? Jo es iepazinos ar ļoti daudziem rezultātiem tieši no sievietēm. Jūs zinat, kad ar laiku viss kaut kas noslīd, ja, tā laikam arī ir tā jaunības saglabāšana, tie visi, mēs negribam, lai mūsu detaļas noslīd, un tāpēc mums ir jāstiprina saistaudi. Un ar šo hialuronskābi var ļoti labi to stiprināt, ja? Atjaunot saistaudus. Jo, piemēram, viss, kas noslīd, ja, tie ir vienkārši neelastīgi saistaudi. Plakstiņi, piemēram, noslīd, krūtis noslīd, dzemde noslīd, ja? Lūk, un tas jau ir tas, ko mēs, tur laikam tā kā tu neko nevari injicēt, ja, lai pievilktu. Un kas vēl ir baigi interesanti, esmu dzirdējusi no sievietēm pāri 40, precīzāk, tā kā viņu vīru komentārus un atsauksmes, ja, ka pēc šī kursa, vai pēc vairākiem iespējams, es tagad nezinu, bet, ka viss esot kā jaunībā. Muskuļi, kas varbūt pēc dzemdībām ir iztaipījušies, paliek stingrāki. Tā. Tas mani tā kā, visas šīs lietiņas mani sakārtināja. Un tad, katru rītu vienā laikā es ņēmu savu hialuronskābes kompleksu, kas ir kopā ar chondroitīniem, ja? Ielaju mērglāzē 30 ml. Viņš ir tā kā salds sīrups. Un vienkārši dzeru. Viņš ir ļoti garšīgs salds sīrups. Un viņš ir vispār šis produkts radīts locītavu atjaunošanai. Sīkāk par to var apskatīties, man ir atsevišķi video profilā, saucās Bilerona. Un tā, ko es vēl gribēju teikt? Ļoti svarīgi dzert vienā laikā katru dienu šo produktu.
Un vēl ļoti svarīgi, tas ir arī svarīgi pie kolagēna lietošanas, bet arī pie šīs hialuronskābes lietošanas. Ir jādzer ļoti daudz ūdens. Es nekad neesmu dzirdējis, ka kāds cits teiktu par hialuronskābi, bet par kolagēnu, ka ir jādzer daudz ūdens paralēli. Tāpēc, ka šie divi produkti, viņi ļoti uzsūc ūdeni. Tāpēc ir jādzer daudz vēl ūdens. Nu tā, ja interesē šis produkts vai ir kaut kādi jautājumi, droši var rakstīt. Šo produktu, ja gribat pasūtīt, tad prasat man linku, tad jums būs 20% atlaide. Nu, par jaunību.